Šodien pamainīsim priekšējo labo riteņa gultni smārtiņam. Nekas tāds īpašs, diezgan vienkāršs darbs. Smārtam tas notiek pavisam ļoti vienkārši. Tad jau parādīšu jums pa soļiem, kas un kā. Jā, varbūt kādam interesē, kuram pieder smārts. Varbūt pašās beigās mazliet arī par smārtu pāris lietas jums pastāstīšu. Tā kā, jā, sākam un tad jau pa soļiem, kas un kā jums parādīšu. Tajā brīdī, kad jums sāk gaudot gultnes, jā, jūs to diezgan izteikti varat dzirdēt. Jā, tas gaudošana nāk no priekšas vai aizmugurs, jā, bet citreiz atkal rodās jautājums, tad, kuru puse, labā vai kreisā. Parasti to ir diezgan viegli noteikt, jo, pieņemsim, tad ar lielāku ātrumu braucot līkumā, attiecīgi, kuru pusi jūs slogojat, tad tas gultnes, pieņemsim, ja jūs braucat līkumā pa labi un jums ir beigts kreisās gultnes, tad viņš sāk skanēt skaļāk. Attiecīgi, ja jūs griežaties uz otru pusi, jūs noņemat slodzi nost no gultņa un līdz ar to skaņu samazinās. Tā jūs varat uzzināt, kurā pusē, attiecīgi, jums ir beigts gultnes. Manā gadījumā tas ir labais. Var mēģināt iegriezt arī roku, ja, un dzirdēt, kā manā gadījumā, man liekas, pamēģināšu iegriezt, viņu var dzirdēt diezgan labi. Jā, var dzirdēt, viņš skan. Bet, ja jums ir, piemēram, pilnpiedziņas automobīls, jūs nevarat iegriezt ar roku riteni, tad dara tāds variants, jā. Brauciet līkumā un, ja skaņa paliek lielāka, slogojot to pusi, tad attiecīgi tajā pusē arī gultnes jāmaina. Jā, bremžu disks arī tāds galīgi noskums izskatās, jā, arī kur rūsam viss kaut kāda šņaga virsū sakrāsies. Tā kā bremžu disks arī nāksies mainīt kaut kādā brīdī. Pagaidām viņš vēl man paies, jā, bet tas ir viens no maniem daudzajiem nākamajiem darbiem, kas man būs jāizdara. Tad, jā, kā mēs līdz tam gultnim tiekam, nekas īpašs. Bremžu suportam 2 skrūvītes aizmugurē jāatskrūvē suports nost. Viena kur torkšu skrūvīte. Atskrūvējam to, bremžu diskus nost, un tad jau tur tālāk būs pavisam vienkārši parādīšu tālāk, ko darīsim. Tagad, kad bremžu suports noņemts, ir vispār ļoti labi dzirdams, jā, cik lielā žopā te viss ir, jā, paklausieties. Jā, un te jau viss skaidrs, gulti māmeni. Smārtam gultnes mainās super vienkārši, pa lielam. Viena skrūve un viss atskrūvējam šo skrūvi, sitam pa flanci, rāmburu un viss viņam jāizkrīt ārā. Tā kā ļoti, ļoti vienkārši smārtam mainās gultnes, jā, priekšējās. Aizmugurēs būtu bišķiņi grūtāk, tur piedziņi nāk aizmugurē. Priekši galīgi vienkārši nav ko te darīt vispār. Galvenais nosacījums, jā, šasijā, pie šasijas un piekaras strādājot, viss skrūvs un viss savienojums smērējam kārtīgi, jā. Pēc tam, ja ne jūs, tad kāds cits jums pateiks paldies, kad skrūvs viegli skrūvēsies. Un jums nebūs jāčekarējās nākamajā reizē, tas būs pēc pāris gadiem. Jo, ja nesmērēsiet, mjorta viņas sakodīsies, sarūsēs, tur viss pašiem čakars vienkārši. Tā kā, jā, ja mehi klausās, lūdzu jums, smērējiet skrūvītes. Tas daudz ko atvieglo pie nākamā remonta. Jā, salīdzinājumai gultnes ir tāds pats jaunais. Jā, ar veco sev salīdzināju, jā, visi izmēri, visi zobu skaiti, viss ir identisks. Jauna skrūvīte, jauns vāciņš. Izmantoju šādu te BTA gultni. Detaļas numurs, jā. Lētais gals, bet, nezinu, principā nekad nav bijuši beigās sūdzības par šo te firmu. Tā kā, nezinu, varu droši ieteikt. Nekādas problēmas, jā. Smarts vispār man ir darba mašīna, jā. Tā kā, neko es te baigi kosmiski dārgu viņā nelieku. Kaut kas saplīst vienkārši, jā. Lētāko uzlieku un brauc tālāk akal tur 2-3 gadus. Protams, kaut kāds jau tur jau, teiksim tā, dzinējiem un tādas kaut kādas svarīgas detaļas jau, protams, normāls jāliek, bet, kaut kāds tur gultnis un pirkstis vispār, jā.
neredzu jēgu priekš darba mašīnas tur kaut ko super dārgu likt. Jā. Viņas, principā, tās detaļas tur vienā rūpnīcā viss taisa, tikai tur tie ražotāju nosaukumi mainās. Es neatceros, bija viens blogeris arī, kurš par šito stāstīja, ka principā, ja, tās lētās un dārgās detaļas tur bez mazā, ja vienā rūpnīcā ražojās, tur tikai marķējumi mainās. Nevar pateikt tagad no galas, kāds tas blogeris bija, bet bija tāda runa. Tā kā jā, ja jums nauda ir, super, pērciet dārgās detaļas. Ja jums nauda žēl ir, varat arī lētos pirkt. Būs nedaudz biežāk jāpamaina, bet tas tā. Tā, gultņu skrūve 120 ņūtoni, klikati, klakati. Ir šitā mazā skrūvīte kaut kāda ņūtoni, nezinu, nav rakstīts, jā, vienkārši pievelkam, lai nenokrīta, bet pa stipri arī nepievelkam. Tā, pārbaudam, kā mums tas skan jaunais gultnis. Jā, zēbīs būs. Bremžā suporta skrūves 115 ņūtoni. Klikati, klakati. Tā, vāciņš un gumijas āmurs. Tālāk, es domāju, visiem skaidrs, kas notiek. Beidzamais riteņu skrūves 110 ņūtoni. Klikati, klakati. Tas arī viss par smārtu. Ja. Runājot par to smārts, kāda ir mašīna, labai, slikta mašīnā. Vajadzētu saprast sākumā, kam jums vajadzīga tā mašīna. Ja jūs gribat izmantot šo mašīnu darba vajadzībām, kā es to izmantoju, tīri ok variants, plusi, kāda viņai ir. Detaļas praktiski nemaksā neko. Ar šo mašīnu ir tā, ka kādreiz ar 3. Golfu, ja, kad tur par, nezinu, pāris simtiem eiro tur var, nezinu, spaina detaļām salasīt. Pieņemsim, šis te pats gultnis man izmaksāja 30 eiro. Ja mēs skatāmies identiski kaut kādā citā mašīnai gultnis kopā stupits, ja, tur no 60 līdz 100 eiro tas gultnis tur izmaksās. Tā kā jā. Ceļu nodoklis arī tur pār 10 eiro, man liekas, kaut kāda 47 vai nebija uz gadu. Degvielas patēriņš viņai nav svarīgs, tur pilsētā vai ārpus pilsētas viss tur ir vienāda, plus mīnus 3 litri. Jā, galvenais dīzeli ņemam, jo benzīna tie motori tur diezgan čābīgi tiem benzīna motoriem, gan uzticības ziņā, gan arī degvielas patēriņas ziņā. Tā kā pārvietot savu žopu no punkta A uz punktu B, ļoti labs variants, jā. Īpaši priekš manis, jo es dienā plus mīnus nobraucu ap 90 km. Tā kā tas priekš manis tīri izdevīgi. Ja mēs skatāmies no mīnusiem, mīnusi viņai ir diezgan pacieta piekare. Tad arī skaņas izolācija ir diezgan čābīgā līmenī, ja? Jau, kā varam redzēt, ja, te viss no plasmas. Durvis plasmas, bumpers plasmas, jā, viss tur no plasmas ir. Pati tā tridiona kapsula, kas viņai saucās, jā, drošības rāmas, tas ir no kaut kāda super tur pastiprinātā metāla. Tur crash testos nav, teiksim, tā ļoti slikti rādījumi viņai, bet, nav arī labi. Tā varētu teikt, ka viduvēji droša šī mašīna skaitās. Vietas ir arī diezgan pamaz, jā, es nezinu, kā pamaz. Priekš tās mašīnas apmēra laikam varbūt pat ir diezgan daudz, ja viņam kāds bagāžnieks tur arī ir pieejams, jā. Šitāds te bagāžnieks tik liels. Vienu koferu varbūt var ceļojumu ielikt, ko diži vairāk neielikt. Tā kā jā, ja jums ir vajadzīga mašīna, ko pārvadāt kravas, šis nebūs īstais variants. Tā, ko es vēl gribēju pieminēt. Jā, uzturēt diezgan viegli, viņi ir viss vienkārši mainās. Redzēt, šādā mašīnā pat stūris pastiprinātājs nav, jo viņi vienkārši pārāk viegli ir. Tā kā ļoti vienkārši uzbūve. Ļoti vienkārši uzbūve un ļoti vienkārši apkalpošana.
Bet, nu, mūsdienu Latvijas jau, jā, standarts, kāds tur smarts, jā, visiem taču vajag Audi Quattro, BMW, jā, kurš te iesbraukt kaut kādu musarvāģi, jā, smarts, kāds smarts. Tāpēc jau ir, nezinu, iegājās mūsu tiem latviešiem saknēs, kad galvenais paņem tur, nezinu, kaut kādu nopisteni, jā, uz 10 gadiem līzingā un braukt tur pa rajonu, jā, pirkstiem gaisā, nekā tur varbūt kaut kādu paņem tādu vienkāršāku un prostāku mašīnīti un braukt un nečakarēt savu dzīvi. Jā. Nu, kaut kā tā, jā, īsumā pa smartu. Tad jau tiekamies nākamajā video.